Man teica, ka par sirdi jādomā laicīgāk un arī par nerviem. Un tāpēc es esmu šeit, es gribu visu saprast, bez tukšiem solījumiem. Labdien, es gribētu izpētīt, ne tikai nopirkt. Es tiešām gribētu uzzināt, kas palīdz sirdim, nerviem, kas samazina nogurumu. Tas ir ļoti labi. Livsane plašā klāstā ir ko pētīt. Sāksim ar pamatu – sirds un asinsvadu veselību. Bet vispirms apsēdies. Paskatīsimies, kā tavas sirds jūtas šobrīd. Izmērīsim ar Livsane asinsspiediena mērītāju. Cik bieži jāmērā asinsspiediens? Tas atkarīgs no tava veselības stāvokļa. Ja viss kārtībā, reiz nedēļā vai divas ir pietiekami. Taču, ja ir sirdsdarbības svārstības un stress, jāmēra regulāri katru rītu pirms kafijas mierā. Un svarīgi – pieraksti. Tas palīdz saprast tendences. Tagad izmērīsim tavu asinsspiedienu. Man būtu viens jautājums. Tagad ir jāklusē, svarīgi ievērot klusumu, mieru, mērīt tad, kad ir vismaz 5 minūtes pasēdēts mierā, stērēt ar taisnu muguru, kājas 90 grādu leņķī. Nav slikti, taču ir vērts pievērst uzmanību. Profilakse tas ir gudrākais ceļš. Un ar Livsane ierīcēm tas ir vienkārši paveikt arī mājās. Bet tagad ķeramies pie pētīšanas. Ejam!